Cēlceļš guļ godā, viņš nenāk sārā. Tas gults gultais krāks. Es jau šito zinu, internetā arī patīk. Šitas aizies gulēt krāku. Kāpēc? Tas sarakstās. Izcēties katru. Celies, ir jau laiks. Vēl tikai 10 minūtes. Tu jau to teici pirms 10 minūtēm. Un saku atkal. Tu esi miegamīgs. Esmu. Nē, beidz. Celies, laiks jūt kamanās ziemeļpriešus un izvadāt bērniem dāvanas. Negribu. Kā negribu? Vienkārši negribu. Negribēt ir slikti. Gribēt ir vēl sliktāk. Izbeidz taču runā patīk. Nepatīk, neklausīs. Nē, tas tā nepaliks. Tu celsies. Ko tu dari? Mazgāju tev muti. Es negribu. Nu beidz nespīdīties. Ej prom. Tagad tavai sejai ir nomazgāta tikai viena puse. Tā taču netrīkst. Drīkst gan. Bet tāds tu esi nesmuks. Es nemaz negribu smukt. Kāpēc tu šodien neko negribi? Vienkārši negribu viss. Un es arī negribu. Negribu. Un pačurā. Nē. Kaut gribi? Tev ir bomboni? Nu nav. Nu tad negribu. Bet jāpasaka, tu celsies. Nu, varbūt. Nu, stīklini zūkāsi. Pē. Īrisu, Ieķer uz rokas. šokolādes. Jā. Tad lūk. Ui, šitā ir pildiņu. Nu tad ņem šo. Atkal viņš tā kā. Man patīk, ka viņš neņemies. Vešība. Bet tagad gan celies. Nē. Kā? Kāpēc? Bet ko apsolīji? Es teicu, varbūt. Nu, es tev iedošu vēl vienu kalpu. Tu celsies? Varbūt. Nē, taču tev jāsaka, ka celsies. Savādāk nedabūs. Necelšos. Tev ir jāatceras. Jāizvedā bērniem dāvanas. Negribu. Pateikšu mammai. Sūdzam bībelē. Pateikšu ar to, ka tu apšaukājies. Nu, viss, tagad tev būs jāatcerās. Necelšos. Celies, dēliņ, putrajam uzvārīta. Negribu. Viņš visu dienu neko negrib. Tikai stūtē mutē bombokas un apsaukājas. Es neapsaukājos. Tu mani nosauc par sūdzamību. Bet tu jau arī esi sūdzam bībelē. Neesmu gan. Esi gan. Nē, neesmu. Mierā, bērni. Neapsaukājies. Palūdz māsai piedošanu. Nelūkšu. Kāpēc ne? Negribu. Bet tas taču ir nepieklājīgi. Es nemaz negribu būt pieklājīgs. Kāpēc ne? Vienkārši negribu. Bet es gan gribu, lai būtu pieklājīgs. Lai es ar tevi varētu
neklausa. Bet šodien taču jāizsaka bērnu dāvanas. Aha. Pa visu pasauli. Pilnīgi visiem bērniem. Viņš kuģi. Tā taču nedrīkst. Visi bērni bēdāsies, ja nesaņems dāvanas un nesatiks Ziemassvētku vecīti. Tā taču nedrīkst. Es pats jums lūdzu pagalināšu. Celies mieglīt. Necelšos. Tev ir jāatceries, kamanas jau ir izzīts. Nākamais piepildīts. Tad kāpēc jums vajag vēl mani? Lai to dāvana dotos pie bērniem. Jūs paši varat bērniem aizvest dāvanas. Bērnu dāvanas saņem tieši no tevis. Es negribu. Viņi visu gadu ir labi uzvedušies un mācījušies dzejolišus, ko skatīt pie eglītes. Negribu. Bet tev taču ir jāatlasas pilnīgi visi bērni dzejoli. Negribu. Viņš neko negrib. Es taču teicu. Varbūt sastavis? Lai kā lācis. Viņš ir vecās jārūtas. Viņš ir izgulējies. Lai kā lācis. Viņš ir ēdis. Tikai konfektes. Nu, tāpēc jau necens. Viņam vienkārši nav spēka padarosmīt. Viņš to negribu. Dabūt viņš sienu. Tiesa vairums parasti sienu nēdi. Bet šī jau nav parasti reizi. Veidīti sienu. Kādu sienu? Nu šodien ir trešdien. Trešdienās mums sapnēs āboliņš. Fui! Varbūt gribi pītres, man dažas palika no vakardienas. Es taču nēdu sienu. Tomēr sienu nēda. Es taču teicu, ko mēs tagad darīsim? Zinu, izgāzīsim viņu no gultas. Viņš tā jūs sasisties. Varbūt tu vari izsakāt. Varbūt tu vari izdarīt bērniem dāvanas un nopastīt dzīvošus. Bet viņi taču dara tieši viņu. Reiz jau pielasim vārdu un sausim par Ziemassvētku. Man vārdu? Es tev pašam tūlīt pielikšu vārdu. Labi, pielisim tev vārdu. Nu, neliksiet gan. Es vairs nezinu, ko darīt. Es arī. Atnesu. Pāri nesu projām. Sienu viņš nē. Es jau piedāvāju. Bet tas taču nav sienas. Tie ir žagari. Domā, žagarus viņš ēdīs. Nē, žagari nav domāt ēšanai, bet gan buļļavas pēršanai. Bet pēr taču nav labi. Nu, ja ir pelnījis, tad ir labi. Tu taču negribētu, lai tevi noteikti pie tādēļ, tu nedzīvojas augšā. Negribētu gan. Kāpēc tu gribi nopēt viņu? Lai viņš ātrāk celtos augšā un izvadātu bērniem dāvanas. Viņš tu viņu nopēc un sāpēs dibenes. Nu, ja? Ar sāpošu dibenu viņš nevarēs pasēdēt kamanās. Tas gan. Mammu, mēs nemaz nedrīkstam uzspēt. Nedrīkstam gan. Ko tad mēs varam darīt? Zinu, izgāzīsim viņu no gultas. Kādu mēs viņu izgāzīsim? Viņam ir tik milz. Pavisam vienkārši. Es esmu žiglāka, tāpēc grūdīšu viņu aizstājā. Mammu, tu esi visgudrākā no mums visā. Tu grūdīsi viņu aiz galvas. Bet tu brievi. Grūdīsi viņu smago kundas. Kāpēc tieši man ir jāpūš smagākā daļa? Tāpēc, ka tev pašam ir funkcijas. Nav man savs funkcijas. Kas tas ir? Tas ir piena bēderiņš. Nē, tas ir apaļš mīgs. Funkcijas. Nē, bēderiņš. Funkcijas gan. Mierā, briedis grūdīs smagāko daļu, jo viņš ir visstiprākais. Nu labi, tad brūžam viņu uz 3. 1, 2, 3. Pateikšu mammai! Mammu, viņš grib tev sūdzēties, ka mēs visi viņu izgrūdām no gultas. Dēliņ, nav labi sūdzēties. Gribi kļūt par sūdzām bībeli. Bet es taču tā varēju sasisties. Vai, viņš droši vien sasita bībeli, tātad viņš nevarēs nosēdēt kamanās. Tu sasiti bībeli? Nē, Ko tad tu sasiti? Ļauj, es papūtīšu. nevajag nekur papūs. Nu, te papūšu, ātrāk pāriet zāles. Man tas nesāk. Nu, redz, tev tomēr nekas nesākot. Tad jau kamanās tomēr varēs nosēdēt. Nu, jā, ka varēs. Tad ejam, bērni jau gaida. Neiešu. Kā? Tu jau esi izkāpus no gultas? Es neizskāpu, jūs man izgrūžāt. Piedod, mēs tikai gribējām tevi pamodināt. Bet tā nav godīgi.
es tā tevi nav aizmirsis. Mana Ziemassvētku ir dāvana. Tiešām, tu nemanīsi.